Vai pilsētas sabiedriskajā transportā ir braukšanas noteikumi? Atbilde viennozīmīgi ir jā. Pēc ministra kabineta noteikumiem numurs 599 sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšana un izmantošanas kārtība. Pasažiera pienākums ir ievērot sabiedriskā transporta izmantošanas likumus, kas nozīmē izrādīt cieņu, disciplīnu un pieklājīgu uzvedību. Pēdējo mēneša laikā sabiedriskā transporta pasažieriem par to atgādināja video, kuri tika rādīti autobusu un tramvaju salonos brauciena laikā. Attiecies pret citiem tā, kā vēlies, lai attiektos pret tevi akcijas ietvaros. Jau aprīlī uzņēmums uzsāka akciju. Izturies pret citiem tā, kā tu gribētu, lai citi izturās pret tevi. Informācija par akciju ir pieejama uzņēmuma informatīvos kanālos un monitoros sabiedriskajā transportā. Akcijas mērķis ir pilnveidot cieņu un pieklājību sabiedriskajā transportā, kā to nosaka ministra kabineta noteikumi numurs 599. Pat neliels žests, piemēram, dot sēdvietas priekšroku vecagaida gājuma cilvēkam, grūtniecēm vai vecākiem ar maziem bērniem, var ļoti ietekmēt brauciena kvalitāti un komfortu, tādā veidā uzlabojot atmosfēru visiem pasažieriem. Šīs kampaņas galvenie vēstījumi atgādina pasažieriem atcerēties, ka palīdzība tiem, kam ir grūtāk, var būt nenovērtējama. Neliela rīcība, piemēram, palīdzība iekāpšanas vai izkāpšanas brīdī var ievērojami atvieglot citu dienu. Telefons nav attaisnojums, uzmanību un cieņu pret apkārtējiem nevar aizstāt ar skatīšanos telefona ekrānā. Skaļas skaņas nav pieņemamas, ja tās var traucēt citiem pasažieriem, un pasažieriem jābūt apzinīgiem un jārūpēs par savu apkārtni. Stāvvietas vagona vai autobusa vidū paredzētas ne tikai pasažieriem, bet vispirms cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un vecākiem ar bērnu ratiņiem. Ja redzat, ka kādam nepieciešama palīdzība iekāpjot vai izkāpjot no transporta, nepalieciet vienaldzīgi, sniedziet izpalīdzīgu roku. Tā ir kopīga brauciena pieredze. Tāpēc izturieties pret citiem tā, kā jūs vēlētos, lai citi izturētos arī pret jums.